Ir vēls ceturtdienas vakars, arēnā Rīga ir atvestas vairāk kā 4 tonnas aparatūras. Aptuveni 20 cilvēki rūpīgi strādā pie skatuves uzbūves. Gustavs Tūrs fināla koncertam. Tā uzbūve šeit, pirmkārt sākās ar to, kad atbrauc fūras, tiek viss izkrāmēts ārā. Augšā tiek uzsūtīts alpinists, kas piekar telferus saucamos ķēdes, kas to visu konstrukciju tur gaisā. Tad tālāk tiek iekarināts fermas, kas ir nesošās konstrukcijas, kurās kabinās gaismas. Tiek uzkabināts gaismas, viņas tiek sakomatētas, tas viss tiek pacelts. Kad tas viss pacelts, tad tiek uzbūvēta skatuve pati. Un tad apaudzēt ar visādiem tādiem sīkumiem, kas tur ir uz zemes arī gaismas un tā. Tā sagatavošanās pati ilgst kādas 2 nedēļas. Tas notikās pie datora, speciālas programmas, kas ir paredzētas gaismu vizualizēšanai un ir iespējams jau pirms tam uzstādīt visu, kā tas būs un sākt jau programmēt un darīties un mēģināt un bīdīt un izkārtot gan skatuvi, gan gaismas un visu, kā tas būs. Šitā man dielai sākumā var arī, ja? Ir principā tā, kad ir dziesma, viņi sadalās, nosacīt kaut kādās daļās, 20. Un pirms katrai šī daļai ir savas specifiskas gaismas, un pirms katras šīs daļas tiek nospiesta attiecīgajā brīdī poga, kas attiecīgi nomaina tās gaismas uz tādām, kādas vajadzētu. Viņam nevajag iet uz priekšu vairāk pret publiku, lai gaisma tā spīd uz viņu, nevajag viņam? Ir mākslinieki, kuriem tas neuztrauc, viņiem tas neliekas ļoti svarīgi, bet Gustavo ir tas cilvēks, kuram tas šķiet ļoti svarīgi. Un viņš ir diezgan lielā mērā pielicis roku pie visa, kā tas izstās un kā tas būs. Bet, principā tad viss ir gatavs un viss var sākties? Jā, viss ir gatavs un pēc kādas stundiņas sāksim koncertu. Ok, paldies tev! Vēl pirms paša koncerta sākuma noķēram arī pašu pasākumu vainnieku, mūziķu un producentu Gustavo. Mēs gājām visai programmai cauri, viss skanēja labi, bet mēs tur vēl sinhronizējām pēdējās kaut kādas nianses gaismām un pielaboja skaņu. Kopsumā soundchecks bija 5 stundas. Es principā jau paspēju 2 koncertus jau noplēst šodien. Jā, soundchecka laikā. Šis koncerts noteikti atšķirsies. Ar ko? Daudz muzikālāk vienkārši. Tas viss ir daudz muzikālāk salīdzinoši ar kaut kādiem tiem, kas ir bijuši. Jo visbiežāk hip-hop koncertos ir kas ir palaists beats. No beata var dzirdēt tikai bungas neskapēc koncertos. Un tad vēl, ja ir nesaprotami vārdi, tas viss paliek vienkārši par tādu monotonu bubināšanu. Šai reizē mēs tieši no tā arī vairījāmies. Mēģinājām panākt, lai tā tomēr ir mūzika. Un ja arī ir šie vārdi, lai tie vārdi ir saprotami. Un nāk klāt backvokālists, kas arī padara pat tos piedziedājumus, kas ir tādā recitatīvu formā, viņas pieliek tādu dziedājumu klāt. Mēs jau parunājam ar tavu gaismotāju un skaņotāju. Principā viņi tev ir visā tūrē visu laiku līdzi. Cik svarīgi ir tas, ka viņi ir tādi tavi cilvēki, nevis, arēna piedāvā kaut kādu savu gaismotāju? Tas ir tik svarīgi, cik pārdomāts ir koncerts vienkārši, jo šai gadījumā, kad tu nāc uz kaut ko gatavu, tad tu dabū arī kaut kādu standartu. Mēs šajā gadījumā mēģinājām to visu pārdomāt paši, salikt katrai kompozīcijai, piemeklēt tās gaismas, to skaņu visu, cauri tūrei braucot. Tagad, kad ir gala koncerts, viņi absolūti pārzina, kas, kur, kā notiks, viņi zina. Un līdz ar to tas dod ļoti daudz. 1, 2! Koncertu kopumā apmeklēja vairāk kā 5000 cilvēku. Paldies Gustavo un arī visiem pārējiem, kas strādāja pie tā, lai koncerts būtu tieši tik pārdomāts un kvalitīvs. Kāds tas bija?